Sveicināti! Mani sauc Elvis Jaunzems, un šodien es apskatu Samsung planšetdatoru Galaxy Tab S2, kas ir kompānijas flagmanis. Šobrīd Samsung Latvijā izplata divas vizuāli ļoti līdzīgas planšetdatoru sērijas – Tab A un Tab S, un ir ļoti svarīgi tās atšķirt, jo atšķirības starp abām ir kā nakts un diena. Tab S izceļas ar divreiz lielāku ekrāna izšķirtspēju, spilgtākām ekrāna krāsām, jaudīgākām specifikācijām un gandrīz divreiz lielāku cenu. Galaxy Tab A ir budžeta klases ierīce, bet Tab S2 ir premium produkts. Un tas ir jūtams ierīce paņemot rokās. Tā sajūta ziņā ir ļoti kvalitatīva, ar viegli matētas plasmasas aizmugures virsmu, ļoti gludu un taustai patīkamu priekšējo stiklu, kā arī nedaudz metāla iešpicēt sānu malās. Man ļoti patīk tas, cik planšetdators ir viegls un plāns. Dažu brīdi tam pat nevar noticēt, cik tas ir plāns un viegls. Tā kā šis ir premium klases planšetdators, kura galvenie konkurenti ir iPad Air un Google Pixel C, ir ļoti loģiski sagaidīt, ka ierīce ir jābūt no metāla. Bet nē, Samsungs ir veidots no matētas plasmasas, un manuprāt tā ir labāka izvēle, jo korpus tādējādi ir vieglāks un tādējādi arī ērtāk vienā rokā turams, kā arī patīkamāks taustei turot to rokās ilgāku laiku, jo plasmasa nevada rokas siltumu tik ļoti kā metāls. Un, ja jau iesākām to salīdzināt ar iPad, parunāsim par ekrānu malu attiecību. Iepriekšējiem Samsung Galaxy Tab S bija 16:10 platekrāns, bet jauniem modelim ir 4:3 malu attiecība. Es uzskatu, ka planšetdatoram 4:3 attiecība ir daudz labāka nekā platekrāns, jo tā ir daudz piemērotāka malu attiecību grāmatu un interneta lasīšanai, bet kaut kā aizdomīgi šķiet, ka no iPad pārņemta ne tikai malu attiecība, bet arī 9,7 colu izmērs un pat izšķirtspēja piksels pikselī. Ekrāns ir veidots ar Super AMOLED tehnoloģiju, kā rezultātā krāsas ir ļoti košas, spilgtas un tā skatu leņķis ir praktiski neierobežots. Visādi citādi specifikācijas ziņā tas ir ļoti jaudīgs un atbalsta visas mūsdienās nepieciešamās bezvadu tehnoloģijas, bet izbrīdi gan rada tas, kādēļ baterijas kapacitāte ir mazāka ne tikai salīdzinājumā ar konkurentiem, bet arī ar iepriekšējo modeli un pat budžeta variantu. Atbilde, kādēļ, nav tālu jāmeklē, jo tas ir saprotams, ka tas ir darīts plānuma un viegluma vārdā. Par laimi, baterijas darbības laiks nav saucams par sliktu. Skatoties video, tas darbojas aptuveni 8 stundas, bet gaļa stāvēja 4 vai pat 5 dienas. Tas ir pieņemams, neizcils, pieņemams rādītājs, bet no flagmaņa gribētos vairāk. Ierīce darbina Android 5.0.2 Lollipop, kas jau ir diezgan novecojusi versija, un tai pāri ir Samsung TouchWiz interfejs. Tieši tāds pats, kādu mēs to atceramies no Galaxy S6 apskata, tikai izplasts uz planšetdatoru izmēru. Tā ir Android planšetdatoru vislielākā problēma. Nekad nepamet sajūta, ka lieto vienkārši palielinātu telefonu. Kopš 4.4 KitKat Android vairs neatbalsta atsevišķu planšetdatoru interfeisu, un lielākā daļa Play Store aplikācija ir paredzēta telefoniem, nevis planšetdatoriem. Kopumā lielākā Galaxy Tab S2 problēma ir tā cena, kas konkrētajam 9,7 colu modelim sākas no 380 eiro. Tas ir tajā neveiklajā vietā, ka priekš Android planšetdatoru tas ir daudz par dārgu, bet, lai nopirktu iPad Air 2, jāpiemaksā tikai nedaudz vairāk. Samsungs izceļas ar jaudīgāku čipsetu, lielāku atmiņu, kuru var paplašināt ar microSD atmiņas karti, un spilgtāku ekrānu, bet visur citur, piemēram, baterijas darbības ilgumā un pats galvenais programmatūras ziņā, iPads ir labāks nekā Samsungs. Ja Tab S2 maksātu kaut nedaudz mazāk, tas būtu lielisks aparāts, bet Samsung izvēlējās cīnīties ar Apple, tādējādi pārvērtējot savas spējas. Paldies par skatīšanos, abonē šo kanālu, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspiež.